Šī pasākuma es sagaidu pirmkārt pirmo pieredzi ar industrijas saistītu pasākumu. Mēs ceram iegūt vērtīgus kontaktus, lai tālāk attīstītu mūsu tehnoloģiju, arī uzsākt pirmās sarunas ar investoriem un šobrīd aktīvi gatavojam savu pitch prezentāciju, lai pēc iespējas labāk sevi reprezentēt šajā starptautiskajā pasākumā. Bija ļoti noderīgi komentāri no mentoriem un pārējās publikas par uzlabojumiem. Tas ļoti palīdzēs sagatavoties Hello Tomorrow lielajam pitcham. Sagaidu, ka būs iespēja pietiekami daudz komunicēt ar potenciālajiem investoriem un partneriem. Turpināsim gatavoties, kā konkrēti fokusēt sarunu uz viņiem. Ja nu gadījumā iznāk kāda lielā loza saistībā ar investoru vai kādu lielo partneri, tad būsim ļoti priecīgi, jo tas mums ļaus turpināt darbu uz priekšu, atvieglos finansējumu piesaisti un tā kā ceram uz to labāko. Bija ļoti radošs, varēja salīdzināt prezentācijas, kā kurš attīsta savu ideju. No malas vislabāk var redzēt, kādas mazās kļūdiņas ir pieļautas un ko varētu uztaisīt tā, lai būtu vienkārši izcili. Vairāk sagaidu savas idejas validāciju, satikt jaunus investorus, jaunus cilvēkus, apskatīties, cik tad tā ideja reāli varbūt man vienīgai viņa liekas baigi foršām. Tomēr paskatīties, ko pasaulē saka par viņu un kā domā citi. Pasākums liekas ļoti interesants. Priekš manis tā ir pirmā pieredze šāda veida pasākumā un ir izdevies satikt vairākus citus startupus, kuri dalījās ar savu pieredzi. Iepazināmies arī ar cilvēkiem, kas var palīdzēt mūsu tehnoloģiju uzlabot, kā arī ir jau bijušas sarunas arī ar ekosistēmu pārstāvjiem, investoriem, kuri pastāstā, kā mēs varētu virzīties tālāk un iedeva ļoti vērtīgus padomus. Intensīvas dienas, ļoti pilnas un ļoti daudz cilvēki. Ir bijušas daudz sarunas gan ar potenciāliem investoriem, gan arī startupiem. Pagaidām esam arī sarunājuši tādas konkrētas darbības tālāk ar investoru, kas mums varētu palīdzēt tikt pie nākamā budžeta. Pieredze ir ļoti labi, iespēja pirmie arī labi. Vakar visu dienu bijām Industry Day. Satikām daudz foršu cilvēku, ne tikai investors, bet arī zinātnieks. Kas ir pats interesantākais, tuvāk sapazināmies arī biofoto komandas savā starpā. Jo pirms tam nebija nekad laika tā vienkārši pasēdēt parunāt un saprast, ko tad no kurš izdara un cik tālu ir ticis. Šodien savukārt tikko nopičojām, starp citu gājas superīgi, pirmajām 5 komandām bija vienkārši fantastiski piči. Cerams, ka mēs to miljonu mājās atnesīsim. Šī ir fantastiska pieredze zinātniekiem. Šeit jums ir iespēja saprast, kāpēc nepieciešama komanda, kur bez zinātnieki ir arī uzņēmēji pieredzējoši cilvēks. Pirmajā dienā bija 4 tikšanās ar investoriem. Ceru, ka būs arī interese. Ir saņemts viens arī feedback no investoriem. Tas tiešām ļoti labi.